Klaviatūru džihādisti man komentāros pārmet to, ka es uzskatot, ka man ir taisnība, un ka, ja mans viedoklis ir vienīgais pareizais, un ja kādam atšķirās viedoklis vai interpretācija, tad tie ir maldu mācītāji un antikristi. Bet ļaujiet man jums paprasīt, jūs, kas rakstat šos komentārus, jūs taču esat droši, ka tas, ko jūs rakstat, ka tā ir patiesība, un ka mani uzskati vai manas pārliecības ir noraidāms, ka tas nav pareizi, kā es to daru, tad jau sanāk, ka jūs zinat to pareizo, jūs zinat to labāko atbildi, jums ir tā patiesība, un nevis man. Nu, bet tad nerunāsim vairs emocionāli, nespriedīsim tādā emocionāla līmenī, bet runāsim pēc fakta par lietām, ņemsim svētos rakstus, pētīsim, skatīsimies, jo kāds no mums acīm redzot tad kļūdās. Vai varbūt, ka mums abiem nav taisnība, jo abiem taisnība vienlaicīgi nevar būt. Vai man vienmēr ir taisnība? Es tā neuzskatu. Es zinu, ka man ir ļoti daudz, kas jāmācās, un ar daudzām tām lietām, par kurām esmu mācījies, es arī esmu ar jums runājis, atzīstot, ka tik ļoti kuras bija novirzies no veselīgās mācības, no patiesības. Es ticu, ka Dieva vārds ir patiesība. Es ticu, ka tajā mēs varam rast patiesas atbildes uz dzīves lieliem jautājumiem un arī par doktrināliem jautājumiem. Ja mēs ļausim rakstiem skaidrot rakstus, tad mēs ieraudzīsim patiesību. Un tad, pieaugot ticībā un atziņā, mēs arī kļūsim vienoti. Tad vairs tur nav vietas interpretācijai manam viedoklim, tavam viedoklim, jo ja Bībele patiesi ir Dieva vārds un Dieva vārds ir patiesība, un tur tas, kas tur ir rakstīts, reāli kaut ko konkrēti nozīmē, tad mums visiem vajadzētu būt kā mērķim atklāt, atzīt to, ko tad Dieva vārds saka, un pie tā arī turēties. Un tajā brīdī vairs nav svarīgi, vai to saka Dāvids, vai to saka Jānis, vai to saka Marks, vai to saka Anna, vai to saka Līga, vai kāda cita dāma vai kungs. Jo te svarīgākais ir tas, ka Dieva vārds to saka, un tamdēļ, ka Dieva vārds to saka, tamdēļ tā ir patiesība. Tāpēc pārstāsim rīkoties un reaģēt emocionāli. Skatīsimies rakstos, kā berojieši pārbaudīsim, vai tiešām tas tā ir, ko Dāvids vai kā cits runā. Ja nav, tad noraidām, bet ja ir, tad pieņemam un padodamies.